Cik šodien nokritās kriptovalūtas tirgus? Kas šobrīd pēc Polymarket datiem ir vadībā, Trumps vai Harris? Kas šodien notika Ķīnas tirgu? Lecam iekšā šodienas ziņās. Microsoft Strategy akcijas šodien sasniedza 6 mēnešu augstāko atzīmi un viena akcija bija virs $190. Kā arī jāuzsver tas, ka Microsoft Strategy viens no lielākajiem aktīviem ir tieši Bitcoins. Sēdē tiesnesis apstiprināja FTX bankrota plānu, kas paredz veikt kriptovalūtas klientiem pilnu atmaksu. Bahreinas Nacionālā banka iepazīstina valsti ar pirmo Bitcoin ieguldījuma produktu. BlackRock norāda to, ka kriptovalūta tiek adoptēta ātrāk nekā mobīlē telefoni un internets. Kopējais kriptovalūtas tirgus šodien nokritās par 3,9%. Amerikas ETF-os vakardien interesanta diena. Bitcoinam liels inflows un tas bija 235,2 miljoni, Ethereums pa nulēm. Hongkongas Hang Seng indeks šodien nokritās par 9,4%, kas bija sliktākā diena kopš 2008. gada. Pēc pēdējiem Polymarket datiem Trumps priekšā Harrisai pa 6% un vēlēšanas ir pēc 28 dienām. Tas šodien arī viss. Dodies uz profila aprakstu linku, spied uz linka un pievienojies manai Telegram grupai. Starp citu, tur arī šodien norisinās konkurss.